Iespējams, daudz no jums mani pazīst kā Dr. Otto, bet tie, kas ar mani ir tikšies dzīvē, zina, ka mans īstais vārds ir komandieris Birch. Dr. Otto, tas ir tikai mans aizsegvārds nacistu okupētajā Francijā. Šodien es no Šveices esmu atgriezies Londonā, lai iemācītos jaunus paņēmienus, kā neutralizēt nacistus un cīnītos par brīvību Eiropā. Bieži man cilvēki jautā, kas ir manā koferī. Tātad, manā koferī šodien var atklāt. Ir josta, ir dvielīgi, ceļu sargi un ceļu sargos iekšā. Mums ir zobu sargi. Tiem, kas šodien mani uzveiks, es katram uzdāvināšu šādu dāvankarti. To pagaidām viņiem vēl nesakam, beigās redzēs, cik dāvankarts man būs jāizdod. Noslēguma beigās man līdzi tikai 5, tātad es neplānoju tapot vairāk kā 5 reizes. Kā mums? Braukam ceļu sargus vai vēl šodien? Sākot apakaļ. Nu kā jums patīk? Ir kā esot 10 šādi raundi. Pētnieku pētām medicīnu, vai viņiem citas mājas uzlabot. Nacistiem šādi darboties. Viņš saka, iet uz 3 stūri. Un no muguras izvelk. Nav zini? Hop, 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 hop. Jā, brīdis slepenais dienests. Tagad Ziemassvētku laikā pērkoties Keitona dāvankarti. Iepirkuma brīdī jūs nosaucat kodu par brīvību Eiropā. 20% atlaidījums. Nākamā cīņa man vairs nebūtu kā pirmās. Tas ir pasaules čempions cīņās 42. gadā. Jā. Tā kā nacists atturās, brīvība ir kā tikai ierocis. Tas nebija labi. Redzējāt, jā? Stand-upā neliela kustība pa kāju, tā ka nav zābaks kājās. Potīs nav aizsargāts. Maziņš salieciens. Protams, strādā tad, ja basas kājas. Man kā britu aģentam parasti ir normāli zābaki virsū. Ar normāliem zābakiem. Nu, potīts ir pasargāts. Bet kādā ziņā ģime nopelnīja dāvankarti tikko. Tiek krūtīm, tā kā ievelk, tiek krūtīm. Atveries un macai neļauj elpot. Parādi, kurš ir teituks. Un tagad vienkārši noslēdzam. Žakatīt, kā tas ir jādara. Tieši tā apsveicam. Tā mēs to darām. Kā jau sākumā solīju, tiem, kuriem izdosies mani sapmitēt, es iedošu dāvankarti. Viens bija absolūti nepārprotami, jā, pasaules čempions zīme. Otrs, tāds slīdēni, bet rekuriņš ir Jānis, jā, ir viens no tiem, kurš man taisīja grepleru ausis. Un teica, tu būsi ar grepleru ausīm. Viņš teica, nē, es nebūšu ar grepleru ausīm. Tātad Jānis, kāda cīņa, kā vienmēr. Jānis, labākais, viens no mums, jā. Paldies. Šis tev? Jā, tiekamies, jā. Tiekamies. Kurš šodien ir noslēdzies? Tiekamies nākamgad par brīvību Eiropā.